Janvārs manā dzīvē ir reflektēšanas un jauno mērķu un plānu mēnesis. Bet šodienas video ir pienācis laiks atgriezties pagātnē un atskatīties uz maniem vecajiem video no T.S. Paula ēras. Visi šie video ir vismaz 7-8 gadus veci, un kā jau mēs sapratām iepriekšējā video, noskaties iepriekšējā video, tad man ir 25 tagad, un visi šie video ir, kad man bija 16, 15 gadi. Bet nu ko, pietiks runāšana, laiks reaģēt. Tādēļ paķer savu dzērienu. Šodienas dzēriens man ir parastā baltā kafija, tā kā priekā. Ok, laiks pabīdīties, atstāsim vietiņu šai te dāmītei. Šodien es nolēmu reaģēt uz saviem 3 vispopulārākajiem video, un mani populārākie video ir Ziemassvētku svaps ar Make-up ar Evelīnu. Reaģējam uz vecajiem video kopā ar Make-up ar Evelīnu un manas skolas rītrutīnu. Un ja kas ir šobrīd pulkstens 1 naktī, bet tā kā es strādāju naktsmaiņas ikdienā, šis ir mans prime time, šis ir mans darba laiks, tā kā neuztraucieties par mani, kaimiņi arī laikam ir pieraduši pie kaut kāda trokšņa, tā kā viss čau. Pirmais video ir Ziemassvētku saps ar Make-up ar Evelīnu. Sākam! Es atceros, kā es to filmēju. Tas editings jau tajā laikā bija. Sveiki, visi šeit Paula, un šīsdienas video būs svaps ar Make-up ar Evelīnu. Es tikai gribēju piebilst to, ka šis video tika filmēts agrāk no rīta, pirms es devos ceļā uz vienu dziedāšanas konkursu. Tāpēc arī man ir tādi skruļaini mati, un esmu daudz sataisījusies, bet pasīties uz tām pumpiņām uz sejas. Es ļoti pusauģu gados cīnījos ar pumpām, man tā bija milzīga problēma, bet tas mani neapturēja radīt saturu online. Un šis svaps ar Evelīnu bija domāts tāds kā Ziemassvētku sapiņš, arī, ka to ir Ziemassvētki, un ir tāds kā apdāvināšanas laiks, un tādēļ arī mums ir Ziemassvētku svaps. Viena problēma, kas man vēl bija tajā laikā, nerunāja par pumpām, bija tas, ka es stostījos ļoti daudz. Es patiesībā vēl projām stostos, tagad es uztraucos, un tagad es, piemēram, runāju ar jauniem cilvēkiem, un ieslējās kaut kāda panika, un es sāku stostīties, bet, agrāk bija daudz trakāk, noteikti. Es vairs nevaru mocēsties, tādēļ ķeramies klāt pie šīs jaukās kastītes. Un es gribu piebilst, ka šī kastīte ir ļoti skaisti izdekorēta, šāds te zvaigznīši tāds kā Nē, ir ļoti cute, Tā ķeramies klāt, un es paņēmu savu šķērs, tā kā mēs varam sākt plēc vēlēšu skaisti. Man ļoti žēls, nevēlos skriest, tas skumji, man viss jādara. Un arī tajā laikā man nebija statīva, es iegodīgi nezinu, ar ko es filmēju šo video. Man nav nejausmas noteikti, ka ar telefonu, bet kur es viņu atsūtēju, es nezinu, kaut kādām grāmatām, uz krāsēm noteikti. Vēstule bija ļoti mīļa, un es tā paldies, un tagad ķeramies klāt pie dāvinām. Pirmā lieta, viņa ir tik mīļa, jā. Iepakots, šeit ir iepakots saldumi, bet šeit ir Starburst konfektes, šeit ir Oreo arī iekšā, un šeit ir vēl tāds šokolādes medaļons, tā var īsti redzēt, bet, var apmēram redzēt. Tajā laikā Oreo bija krutākais, kas vispār varēja būt. Man vienkārši gribās samīļot to mazo Pauli, viņa ir tik mīlīga, tik wholesome, vai ne? Tik ļoti, labi, skatāmies to logo. Ķeramies tālāk, un nākamais ir šāds sarkanā papīrā iepakota dāvaniņa, un tur rakstīts noteikti kādām. Make-up video un arī ikdienā. Es nevaru, ak Dievs, es esmu šeit nojaušu, manuprāt, tas varbūt naked palete. Man liekas, mēs bijām novienojušies par 20 €, un šitā girlī domāja, ka viņa dabūs to naked paleti, kas maksā 60 €, man liekas. Delulu! Es nezinu, man vienkārši nelīmē tāda bija, un man liekas, ka tā varētu būt kaut šķērs. Es vienkārši ļoti uztrauksies. Kāpēc viņa tik neveikla? Mazā Pauča ir tik neveikla. Tik kautrīga. Tas neizklausījās baigi entuziastiski. Es tāpatās biju ļoti pateicīga par tām dāvanām. Es varbūt neatceros konkrēti šo dzīves brīdi tik labi, bet atceros to, kā es sēdēju un filmēju. Tas par interesanti, ka tu atgriezies atpakaļ pie šiem video. Cik daudz lietas un sajūtas tu esi aizmirsis, vai ne? Tādēļ ir tik forši atskatīties uz šo visu caur video formātu. Tā kā malacis mazā Paula filmēja video jau tajā laikā, jo es šos video pati neesmu redzējusi gadiem. Šī Sunkist palete
bronzeris. Un tā vienkārši ļoti skaista paleta ar atcēnu. Vienkārši ļoti skaista paleta. Lielas paldies! Es esmu ļoti interesanti. Interesanti. Un tos krāšņi man paši ļoti patīk krāšņi brūnas atcēnas. Un lielas paldies! Bet dažas lietas nekad nemainās. Brūnās atcēnas joprojām nemainās. Un ķeramies tālāk. Un es pat zinu, ka šitas ir tieši sliņojumšos. Sliņojumšos? Neon Beauty Guru lieta. Un tas, manuprāt, ir Neon Baby Lips. Ja tas tā būs, es vienkārši sapšu. Es vienkārši būšu ļoti priecīga. Bet ja tas būs kaut kas cits, es būšu tikpat ļoti priecīga. Fakti! Protams, ka man kā skaistumu kopšanas youtuberē tajā laikā ļoti patika trendīgās lietiņas, īpaši Baby Lips. Tajā laikā tas bija viss. EOS, Baby Lips, Naked atcēnu palets, jebkas, kas bija amerikāņu youtuberēm, to visu mēs gribējām. Un ja tev tās lietas bija, automātiski bija top meitene. Bet tāda ir bērni. Mūzika gan. Tas ir. Neon Baby Lips ir ļoti vienkārši atgriezt elektro. Tas ir ļoti koši rozā Baby Lips. Tad vēl līdz vienkārši es apģos, es nevaru ārpēc. Mamma, paskaties! Neon Baby Lips. Liels paldies! Man ir tik mīlīgi skatīties to, cik ļoti es biju priecīga par tādām lietām, tādām vienkāršām lietām. Tagad es to visu varu mierīgi nopirkt, vai ne? Un tāpēc ir tik svarīgi atcerēties to domāšanas veidu, ka tu novērtē mazās lietas arī tagad. Jo tagad es varu mierīgi nopirkt Baby Lips, ja es gribu, vai jebko, vai ne? Bet kādreiz nevarēju, un kādreiz jebkas maziņš, jebkas mīļš no sirds man likās ļoti svarīgi. Un arī tagad es piekopu, lai tā būtu, jo tas ir ļoti svarīgi, un tas palīdz mums justies ikdienā labāk. Nākamā ir šāda kastīte, un dažreiz ir tad, kad būs slinkums krāsot nagus, ja tā, protams, kādreiz būs. Jā, tā ir ļoti bieži, un viņi izstāsta apmēram šādi, viņi izstāsta šādi būtībā. Un tagad bieži varam. Meičikiņš sastrasojās, kā pareizi pateikt lietiņas. Wow, ej, nu, tas ir tik skaisti. Tie ir mākslīgie nagi ar ziemeļbrīdišiem, un tad ir kā Ziemassvētku, tā kā ornamentiņiem. Es šito atceros. Skaisti. Es šito atceros. Es zināt mākslīgos nagus, bet, varētu kādreiz pamēģināt. Tas zvans signāls mani atcīt atpakaļ bērnībā. Uzreiz. Un tie nagi, es atceros, ka es laikam pat uztaisīju veselu fotosesiju ar tiem nagiem un ieliku draugiem LV, jo man bija tāds check out my nails. Un tagad es pierāju pats pēdējā lieta, tādēļ, ka viņa ir ļoti liela un šeit nekas cits ar iekšā. Un tā ir vienkārši liela paciņa, un šeit ir rakstīts cozy, warm and fuzzy. Tas nozīmē tā kā mīlīgs, nu kaut ko mēs nemāk tulkot, Dievs, sēmos tulkošas puces nemāk iztulkot, ignorēt. Man liekas, ka es vienkārši kā tu zināji, ka man nav čības, kā tu zināji, Dievs. Es vienkārši ļoti pūkainas čībiņas. Es atceros šīs čības arī. Krāsās sarkanas un zilā. Krāsā labs nemāk runāt. These are not Primark. It's so fluffy, I'm gonna die. Un Man jāsaka, ka visas šīs lietas es tiešām arī ikdienā ļoti izmantoju, jo es par savām mantām ļoti rūpējos. Es tiešām līdz pēdējam nēsāju šīs čībiņas, lietoju tos nagus, man liekas, tos nagus es arī līmēju miljonus reizes. Un viņas man patīk pareizi izmēroja, līdz man kāju izmērota. Manu apavu izmērošu pieļauju, tā sāk pareizi, jā. Un es nolamājos. Es ļoti pūkainis, es nevaru, es viņam varētu kulēt. Kastīte ir tukša. Cik skumji, bet viņš bija tik liels, es biju tik forši, liels tā milzīgs tev paldies, Evelīna, es esmu tik ļoti priecīga, es jūtos kā Ziemassvētkos. Un es ļoti ceru, ka tev patiks arī manas dāvanīs, un video kā Evelīna atklāja manas dāvanīs, manus svapu, ko viņa sarūpēja. To esat apstīties lejā aprakstā kastītē. Labi, es ceru, ka jums patīk šis video, es pēc man patīk, un tā! Nikola izbeidz! What? Ak, mans Dievs, Nikola, piedod, ka es tevi tā bērnībā apcēlu. Šausmas, physical abuse. Wow, tas bija atpakaļmetiens pagātnē noteikti viennozīmīgi. Šis bija pirms 10 gadiem. Un es ceru, ka arī jums bija interesanti atgriezties pagātnē ar šo video, bet mums ir vēl 2 video, ko noskatīties, tā kā there's no time to waste. Otrs skatītākais video manā YouTube kanālā ir
Reaģējumu uz vecajiem video kopā ar Make-up ar Evelīnu. Kā jūs redzat, Make-up ar Evelīnu manā YouTube kanālā bija milzīga peļņa, un Evelīna tiešām bija man ļoti tuva un svarīga draudzene šajā vecumā. Bez ja man iektoja, kad Evelīna atsako Instagramā vienu dienu vienkārši no zila gaisa, un man bija tāds... Auč. Sanāk, ka es tagad reaģēšu uz video, kurā es reaģēju uz citiem video. Būs interesanti. Aiziet! Evelīna gribēja kaut ko pateikt. Īstākos labāko YouTube draudzeni Evelīnu. Čau visiem! Un šis būs viens liels throwback video, jo mēs reaģēsim uz mūsu pirmajiem kolābiem un vlogiem, kādi ir bijuši. Man šeit es tik tīzlis reāli nes tos video redzējis ļoti sen. Pirmais video būs mūsu 1. septembra kolābs. Tā bija pirmā reize, kas par Evelīnu satiku. Es atceros, es braucu no Valmieras uz Rīgu viena pati. Pirmo reizi man bija kaut 14 gadi, un es pirmo reizi braucu ar tramvaju viena pati. Tā bija tik forša diena. Mēs ēdām hotdogus. Es vēl to tik labi atceros. Tas ir crazy, jo tas tiešām iespējās manā atmiņā. Oh my god, This editings. Baby lips. Let's go. Tās uzvedas joprojām ir man dzīves problēma. Es cīnos ar viņu, jā, bet man joprojām nav uzvedas ikdienā. Un esmu tik brūna tajā video. Ew! Es gribu tādu iedegumu tagad. Kas man ir jādara, lai man būtu tāds iedegums tagad? kas ir manas? Yeah. Jo mēs filmējam ar kartupeļiem tajā laikā, ok? Es mīlēju bloopers. Blooperi bija vislabākie. Boja! Oh, jā. Skip. Oh, es biju tik skinny un tik... Oh, wow, bebene. Pāds dzīve bija tik vienkārši tie vecumā. Vai ne, Maksi? Mēs tik ļoti romantizējam pilnīgi visu. Man liekas, tā ir tik forša lieta, ko paņemt no šiem video. Romantizēt ikdienišķās lietas. Bet reāla modele. Bet tas arī cute. Oh! Es biju tik skinny, come on. Oh, jā, blooperi. Vislabākā daļa. Aiziet. Šis ir mīlīgi bērns. Cute. Jā. Paldies, ka... Tas gan bija labs beigas video. Nākamais video, kurš būs pirmā reize, ko es vispār tikāmies ar Evelīnu, tas bija ļoti neveikli, bet bija ļoti forši. Mums ir Rīgas meetup vlogs. Es esmu pieeru. Tik slikti. Vēl projām ir tāda pat humora izjūta, man liekas. Tas jāizvā. Mazā kameriņa. Un kad es vēl biju mazais kameriņš. Vismaz bija normāls setups. Kad sakars? Oh, tie hotdogi. Bomba.
Par šo es biju visvairāk sajūsmā. Es visu dzīves un gribēju būt balerīna, un es pirmo reizi uzlaikoju pontas, un tas bija manas dzīves highlights. Kā salauz savu potīti? Tas ir kā modelis, kuras nekad nav stājušas pontēm fočējās fotosesijās. Šādi. Divi pociņi. Tas telefons. Tur ir beta beidz arī. Es atceros šo, mēs bijām kaut kādas 12 meitenes, un pareizībā bija ļoti interesanti. Tā bija kaut kāda pirmā reize vispār, man liekas, ka kāds taisīja meetupus Latvijā. Mēs vēl tā meitenēm pēc tam staigājām par Rīgu un gājām pēc saldējuma. Ja kāda no jums, kas bija šajā meetupā, vēl skatās šo video, ierakstiet, kā jums dzīvē iet, man ļoti interesē, kā jums visām iet. Es ticu, ka jums iet amazing, es ticu, ka jums iet superīgi, jo, ja jūs tajā laikā bijāt tik atsaucīgas un pozitīvas, mums noteikti dzīvē viss ir kārtībā, es ļoti, ļoti, ļoti ceru. Pietrūks visu tajā laikā, kad mēs bijām maz. Un tas ir jauka laika vispār. Bet ja mēs bijām stulbs un dīvains, te bija tik jauka laiki, un mēs izbaudījām reāli dzīvi tiešām kā cilvēki, kā bērni. Nu ko, vai jums vēl ir enerģija, vai jums vēl ir spēks, kā jūs jūties, ir laiks trešajam video. Un tas, manuprāt, ir pats interesantākais no visiem šiem video, kurš tika uzņemts pirms 8 gadiem. Un tas saucās Mana skolas rīta rutīna. Tā kā man paši ļoti interesē, kas tur notiek, jo, protams, rīta rutīna vēl projām manā dzīvē ļoti svarīga, bet, nu, pastīsimies, kāda rīta rutīna bija 16-15 gadīgajai Paulai. Ok? Aiziet. Man tā patīk tas modinātājs. Es vienkārši... Vābien. Tie mati arī tik smuki un gari. 20 minutes later. Labrīt visiem! Te es Pauls. Voice Šī ir over. mana skolas rīta rutīna. Bomba. Editings. Mans rīts parasti sākas diezgan agri, tādēļ ļoti grūti pamosties. Lai atvieglotu šo problēmu, es parasti cenšos sevi kaut kā nodarbināt, piemēram, spēlējoties ar Loru. Viņi tik maziņi tur vēl ir. Vēl arī palīdz glāzi ūdens, kuras parasti atstāja uz savu galdiņu. Ļoti labi, ļoti labi. Tā ir Tā kā laba. es katru rītu skrienu, es vienmēr savus drēbes stāju. Tā kā es katru rītu skrienu. Jūs šeit, ka es katru rītu skrēju. Es varbūt skrēju dažreiz vakaros, jā. Es tiešām skrēju tajā laikā ļoti daudz, bet es tiešām katru rītu pirms skolas skrēju. Es vienmēr biju ļoti liela gulētāja, čamma. Projām esmu, un man ļoti patīk ilgāk pagulēt. Tā kā man nebija laiks no rītiem skriet, bet, nu, nelū. Vienmēr pirms skriešanas es iesildos, jo tas ir ļoti svarīgi. Tas ir svarīgi. Bet tas pits ir ritīgi stilīgs, man ļoti patīk. Žāks viņu nevarēja paturēt. Un tad es vienkārši skrienu. Parasti es skrienu apmēram 2 līdz 3 kilometrus, tas atkarīg no tā, kā es jūtos. Šīs distances man aizņem apmēram 10 līdz 15 minūtes, tādēļ arī mums ir ideāls priekš skolas rītiem, lai es neko daudz neiekavētu. Bet es Un, tiešām... protams, arī pēc skriešanas es atsildos. Bet, nu, 2-3 km bija man mīļākā distance, kur skriet, tā kā tas gan nav melots, jā.
Tikko kā atnāku mājās, es taisnām ceļā dodos uz vannas istabu. Un arī tam nebija laika, Kad es esmu vannas istabā, kad es mazgājos vai arī mazgāju sevi vai zobus. Tādēļ šeit maziņš klipiņš, un ja ir rīts, ka, piemēram, sākas stundas vēlāk, tad arī varbūt mātus izmazgāju, bet tas ir ļoti reti. Es parasti vakaros mazgājos, Es mazgājos, bet vakaros. Viss darīju vakaros, tā kā šitas viss ir bet nu nekas. Un šeit jūs atspriekšā Paula kaķa halātā. Un man vēl projām ir šis halāts, Kā jūs teicu, savas lietiņas lietoju saprātīgi, un man vēl joprojām ir šis kaķa halāts. Tik es iznāku ārā no vannas istabas, pirmais, ko es daru savā istabā, es sakārtoju gultu. Mūzikas izvēle ir kaut kas vienkārši amazing. Viņa tik maziņa, Tas spilveni. Ielaižu istabā gaisu. Man pietrūkst šis laiks. Reāli pietrūkst. Balkoniņš, viss. Kadrs. Es savu drēbu skapju un izvēlos savu dienas apģērbu. Kad esmu apģērbusies, es sāku krāmēt savu skolas somu. Man tā patīk tā skolas soma, es viņu arī ļoti ilgi nolietoju. Jā. Man liekas, ka šo video filmēju pirms vispār sākās skola, man liekas, kaut kādā augustā. Tā kā man redzēja, ka tur vēl daudz kas nav skolas lietām vispār sapirkt. Tagad ir pienākusi, manuprāt, man rīt rutīnas svarīgākā daļa matu taisīšana un make-up uzklāšana. Ar ko es ierakstīju to voiceover? Tas voiceover izklausās bišķiņ tāds slikts, bet nu vienalga. Tie mati, man bija tik gari mati, un tad es viņus nobeidzu vienkārši. Šajā reizē es izvēlējos frizūru, kura ir ļoti ātri un vienkārši. Es vienkārši paņēmu augšējo matu daļu un izveidoju līpu no viņiem, un sanāca diezgan interesanta frizūra. Nedaudz arī uztaisu viņu nekārtīgāk, lai būtu labāks efekts. Neizstāstu baigi labi, bet nu labi. Es ķeros pie piņķirīgākā procesa make-up uzklāšanas. Pirmais, ko es daru, es lieku concealeri. Show me your skincare makeup routine, girl. Tas kumpiņus. Nabadziņš. Cover that up. Un šo concealers arī izsmērēju ar savu beauty blenderi. Pēc tam es uzklāju pūderi, lai to visu savāktu kaut cik kopā. Tad ir nopietnais process, kurā es mēģinu savus uzvedus pataisīt sakarīgus un normāls priekš skolas. Tā mūzika vienkārši. Nedaudz vajag sārtumiņa, lai es nebūtu tik ļoti bāda. Un šajā reizē es vēlēju eksperimentēt ar šķidro acu laineri. Slikta ideja. Ir diezgan biedējoši man tādēļ, ka es nenāku uzklāt, bet šoreiz kaut kā diezgan normāli sanāca. Ļoti svarīga lieta ir skropsta atliekšana, jo tas daudz ko maina manā izskatā. Tad es uzlieku nedaudz brūno acu zīmolu, tur, kur jābūt manām apakšējām skropstām, jo man nepatīk tur kaut skropstuši, jo viņi vienmēr izsmērējas uz visām malām. Tad es uzklāju mitrinošu lūpu balzām, un visbeidzot es uzklāju savu mīļāko lūpu krāsu. Es viņu dievinu, ticēt man mīļākā lūpu krāsa ever. Tad virs uzklāju lūpu spīdiem, lai mans lūpas nebūtu tik ļoti matēts, un viņš būtu nedaudz mitrāks un spīdīgāks. Make-ups ir pabeigts. Tad ir laiks brokastiem, un, protams, kā jau vienmēr, es sādu telokstus un dzeru tēju. Kā patīk šī Džosa krūze? Mēs bijām apsēstas ar Zoelu, Josagu, Alfie Days. Man māsa vienkārši bija gatava precēties ar Josagu. Un manas ātrās brokastis ir gatavs. Galvenais brokastis pēc lūpkrāsas. Ļoti loģiski, bet that's ok. Tad es skrienu vilkt savu jaku, valku arī savas botas un taisos doties prom uz skolu. Ok, tās botas. Tas spīds bija diezgan stilīgs priekš tā laika, ok? Man tā patīk tās botas. Protams, pasaka tā arī Lorneļa manis ļoti pietrūks. Tā visiem, jums jauka diena. Pauča zināja, ko viņa klausās, Pauča zināja, ko viņa vilks mugurā, un Pauča netik ļoti zināja, ko darīt ar matiem, vai ar uzacīm, bet tas nekas. Te tas ir, mēs esam noskatījušies 3 video no manas pagātnes, manas bērnības un iespējams arī jūsu
bērnības, tā kā milzīgs paldies, ka skatījāties. Man noteikti iepriecinātu arī jūsu feedbacks un video idejas komentāros. Lai saprastu, kur visu šo kanālu kustināt tālāk, jo noteikti es vēlos parunāt daudz par pašizaugsmi un par tādām sievišķīgām lietām, vai ne? Bet es noteikti vēlos arī filmēt dažādus izaicinājumus, storytimus, un vēlos palīties arī ar aizkulisēm un vlogiem, kā man ikdienā iet. Tā kā, ja kādu no jums tas interesē, droši dodiet man zināt. Kafija ir izdzerta, uz videoklipiem ir reaģēts. Vēlreiz paldies, ka noskatījies, un tiekamies jau nākamajā video. Tā!